Tātad sākot kustēties tikai ceturdaļa, un tad, kad mums aug te aktivitātes līmenis līdz vieglam, vidējam, smagam un ļoti smagai slodzei, jūs redzat, tie procentiņi, kas nāk klāt, nemaz nav lieli. Un sevišķi starp sēdošo darbu un mazliet aktīvo tikai par 5% vairāk jāēd. Drīkst sportot arī mājās. Bet, ja var. Tas, ko es patās skatos, mana māšala ar savu meitu dara ar lieliem panākumiem, ja viņi no mājas nevar dabūt ārā, viņas ir nopirkušas figūras draugiem deju grīdu, kur viņi saka uz stundu. Ieslēdzu mūziku, kaut vai austiņās, aiztaisu durvis un man ir deju stundu. Mani sauc Inese Lazdiņa, es studēju Turībā uzņēmējdarbības vadības maģistros. Esmu apmeklējis pēdējās 3 vidusskolas lekcijas, un, protams, tā kā man jau iepriekš ir bijušas arī studiju kursdienas, man ļoti patīk, un tāpēc ar lielu prieku nācu. No tā, kas vislabāk patika, es nezinu, man visas patika, bet vispilgtāk atmiņām palikusi tieši no šī pēdējā, kas ļoti daudz ko lika aizdomāties, daudzām lietām paskatīties savādāk. Es būtu ļoti priecīga, ja arī turpmāk būtu tāda iespēja. Protams, vēl pats labākais. Manas atziņas galvenās, ko es guvu apmeklēt šo lekciju ciklu, bija tas, ka patiesībā cilvēkam ir ļoti daudz jādomā tieši pašam, ko viņš vēlas darīt, ko viņš vēlas sasniegt. Un īstenībā visas darbības, ko mēs darām, patiesībā atkarīgs no tā, ko mēs domājam un ko mēs īstenībā redzam, ko mēs gribētu nākotnē sasniegt. Un tāpēc arī es domāju, ka pēc šī lekciju apmeklējuma visi cilvēki sapratīs to, ka patiesībā mūsu dzīve ir ļoti atkarīga no mums pašiem. Un tāpēc vienkārši pašiem jādomā un jāturās. Man ļoti patīk tiešām tas, ka turība rīko šādas lekcijas, un es labprāt gribētu, ka būtu šādas iespējas daudz vairāk, un tas, ka tās bez maksas ir ļoti labi iespēja, manuprāt, studentiem, un man tas pašā likās ļoti interesanti. Nevajag baidīties, vajag riskēt, nospraust savu dzīvē mērķus, un tad viss notiksies. Manuprāt, šis lekciju cikls bija ļoti interesants, tā ir lieliski iespēja, kad augstskola kaut ko tādu rīko. Un par cik cilvēkiem, mums lekcijas ir salikts tā, ka to visu var apvienot, tā bija ļoti lieliski iespēja un pasniedzēja ļoti zinoša, gudra un tiešām turpmāk iesaku visiem apmeklēt kaut ko tādu, man bija ļoti interesanti. 5 lekcijas ir galā, sajūta ļoti laba, jo, protams, ka šo lietu uzsākot, es zināju, ka man ir ko teikt, bet es nezināju, vai un cik būs klausītāji. Notika tā, kā bija jānotiek. Uz pirmajām lekcijām bija visvairāk, tāpēc, ka viņas salīdzinoši tādas neitrālākas. Un uz pēdējām 2, tad, kad mēs runājām par to, kas tad būtu pašiem jādara, tad cilvēku palika mazāk, un uz pēdējo tā arī ir, ka par veselību tie, kas bija, tiem ļoti patika, jo viņi zināja, ko viņi grib dzirdēt. Man, protams, ir maz drusciņ žēl par to, cik ļoti daudz ir cilvēku, kuri negrib dzirdēt. Ka veselība ir viņējā, ka tā ir viņa atbildība. Un tas, ko es tā druscītiņi bēdīgi domāju, ir šī lieta, ka mēs esam iemācījušies darbināt muti ļoti daudz, ēdot un runājot, bet mums negribās domāt. Kā tad būtu, kas būtu, un visvairāk mums negribās domāt, kas ir atkarīgs no manis paša. Bet man ir prieks par tiem daudzajiem, pār pa 100, pat vismazākajā lekcijā, un pār 200 sākuma lekcijās, kur ir ar mieru domāt līdzi, un man gribas ticēt, ka tie cilvēki ir kaut ko ieguvuši, un ka viņi ir drusciņi citādāki. Tāpēc man pašai ir arī prieks, ka šis lekciju kurs izdevās, jo lekcijās parastajos priekšmetos es varēju pa mazam gabaliņam kaut ko ielikt.
Te es varēju kārtīgi izstāstīt to, ko es gribu, no viena gala līdz otram galam. Nu, praktiski pēc katras lekcijas vienmēr bija kāds, kas pienāca un pajautāja, ka viņam kaut kas ir vajadzīgs. Šeit es izmēģināju vēl vienu lietu pār izdevus materiāliem. Jo parasti ir tā, ka mēs visi mīlam izdevus materiālus paņemt, sakraut kaudzē, nu, un tad, kad ir pavasarī ģenerāla tīrīšana, tad tās kaudzes izviest laukā. Un tāpēc šoreiz es darīju tā, ka nevienam nedeva izdevus materiālus, bet, ja cilvēks pēc lekcijas pienāca un pajautāja, tad viņš no manis var saņemt to, ko viņam vajag. Un tā bija arī šodien. Viena meitene pieteicās, ka viņa gribētu papildus par vitamīniem. Ko es viņai iedošu, jo man ir fails, bet nepiesārņot visu pasauli ar papīriem vai ar informāciju, ko nevajag, jo no vienas puses neviens nezina, no otras internetā var atrast pilnīgi visu. Un tāpēc es domāju, ka mans uzdevums ar šīm lekcijām bija parādīt tādu taciņu vai virzienu, kur meklēt, kāda ir atslēgas vārdi, kādas ir galvenās interneta adreses. Man liekas, ka tas izdevās. Vēl viena lieta, kas man liekas svarīga, es taču neesmu vienīgā pasniedzēja Turībā. Mums ir daudz, un praktiski visiem ir tā, ka mēs mācām studiju kursus, kuri mums ir jāmāca, bet visiem mums ir kaut kādas blakus vai dziļāk zināmas lietas, ko ne īpaši bieži iznāk izkustināt vai lietot. Un tā varētu būt superīga ideja, ja arī mani kolēģi ar laiku taisītu kaut ko līdzīgu šīm te publiskajām lekcijām, stāstot par to, kas paliek ārpus studiju kursiem, bet ir svarīgs un pasniedzējiem labi zināms vai atkal studentiem tajā brīdī interesējoši. Es ļoti ceru, ka šī lieta turpināsies.